Esiet sveicināti piekdienā. Jūs skatāties karstāko ziņu raidījumu Latvijā, raidījumu Degpunktā. Ar dienas karstākajām ziņām šeit LNT studijā tiešraidē ir Kārlis Seržants un Ines Supa. Aiz loga vēl joprojām ir ļoti augsts un, diemžēl, kā jau tas ir raksturīgi šādam laikam, glābēji saņem vienu palīgā saucienu pēc otra. Pēdējā diennaktī vien uguns nelaimēs cietuši 5 cilvēki, bet izglābti 2. Diemžēl Daugavpilī 1 cilvēks ir gājis bojā. Vakar jau stāstījām par nelaimi Rīgā Matīs ielā, kur cilvēki iespējams pievienojot gāzes balonu plītī nebija pārbaudījuši vai nav noplūdis un tas uzsprāga. Līdzīgs gadījums šodien noticis arī Dobeles novadā, kur nograndis spēcīgs sprādziens. Mediķi slimnīcā nogādājuši 14-gadīgu meiteni, kura visticamāk atradusies tuvu eksplozijas vietai. Satraucošas ziņas šodien saņēmām no Dobeles novada Kroņaucas. Vārtu mājās gāzes sprādzienā vakarā cietusi kāda 14 gadus veca meitene. Kaimiņi skatījušies televizoru, kas miegaino atmosfēru pārtrauc pamatīgs eksplozijas troksnis. Atskanēja liels sprādziens, mēs uzreiz skrējām ārā skatīties, kas noticis. Un sapratu, ka pirmā stāvā tas nav, tas ir otrā stāvā augšā. Un dzirdēju jau, ka kaut kādi blīkšķi, kaut kāds troksnis notiek. Un skrēju augšā, kaimiņieni jau sita pie durvīm. Viņi teica, ka jādabū tās durvis vaļā, ka no tā dzīvokļa nāca tas sprādziens. Un es lejā skrēju pēc vīra, lai tās durvis dabū kāds vīrietis vaļā, un tikmēr jau bija tās durvis, vai tā meitene bija pati attaisījusi, bet katrā ziņā viņas bija vaļā. Un attiecīgi ieraudzījām, ka tur obligāti vajag ātro palīdzību, jo viņa bija spēcīgi apdegusi. Ātrā palīdzība ieradusies novēloti, tikmēr kaimiņi paši cietušajai meitenei palīdzējuši, kā spējuši. Pretējo durvi kaimiņiene ar asarām acīs šodien atceras, kā izskatījās sprādzienā cietusī meitene. Dievs, pasaka, tas bērns, kāds viņš izskatījās. Vai, tie matiņi. Es nevaru visu nakti, es tikpat kā negulēsim. Vēl tagad es nevaru. Bērniem tie matiņi tā, ka tādi, es tādi no rociņiem karājas āda. Apdeguši roci, domāju, kā bumjas cimdi. Es nevaru. Šobrīd policisti vēl izmeklē negadījuma apstākļus. Pašreiz ir aizdomas, ka eksplozijā vainojams vai nu nepareizi piestiprinātais gāzes balons, vai arī sprāgusi pati plīts. Meitene prasīja, kas tur bija. Viņa saka, nezinu. Es saku, bet ko tu darīji tur? Viņa saka, gribēja uzvārīt pelmeņus, viņa pateica tā. Jāatgādina, ka līdzīgs gadījums vakar notika Rīgā Matīs ielā. Tur nepareizi pievienot gāzes balonu dēļ notika eksplozija, un tajā cieta 2 pieauguši cilvēki. Miks Dūcis, Sagris Blumfelds, Ints Ķergalvis, Degpunktā. Nevienmēr cilvēki ņem vērā glābēja ieteikumus un aizrādījumus. Dobelē ir kāds nams, kuru ugunsdzēsēji turēja redzeslokā regulāri rīkojot pārbaudas reidus un brīdinot, ka apkurināt dzīvokļus